Šajā video mēģināšu salikt tos variantus, ko es varu iedomāties, kā ar tekstu strādāt Canva, iegūt labāk lasāmu, ja mums fonā ir attēls. Tātad teksts uz daļēji caurspīdīgas fona, ne tikai šādi, kā ir pirmajā attēlā, bet visādus variantus. Tātad, ņemsim pirmo. Tātad pirmais variants mums ir, mēs varam vienkārši izveidot ar teksta efektu palīdzību, tad es paņemšu fonam attēlu, nolikšu viņu kā fona attēlu, un ja es vienkārši uzrakstu viņam virsū tekstu, piemēram, ziemas piedzīvojums, palielinu maksimāli, tik cik man te varētu derēt, jā, tātad sataisīt viņu, centrēt, gribētos domāt, kā ar tumšiem burtiem, būtu ok, gandrīz vai būtu ok, ka šādi mēs tā kā varētu viņu arī atstāt. Bet ja mēs viņu gribam kaut kur tādā vietā, kur tie burti tik ļoti neizceļās, vai cits fons, kas mums arī tā kā slāpē, tas fona attēls mums tā kā slāpē, tad viens no vienkāršākiem variantiem, tad ar šiem pašiem tekstu, tad mēs varam izvēlēties tekstam efektus. Bieži redzēt šāds, jā, tad, ka mēs izvēlamies tekstam fonu. Fonā ir parasti jau automātiski ir dzeltenā krāsa, bet mēs pārtaisam viņu par, piemērotu krāsu, kas mums te varētu derēt. Mums varētu derēt kaut kāda tirkīza zila varbūt. Ja īsti tā kā nepatīk, es parasti piedāvāju tomēr paņemt kaut ko no šīm krāsām, kas ir ekrānā, un šai krāsai tieši tāpatās tad var regulēt caurspīdīgumu. Jā, tātad, ka es varu izvēlēties, ka viņš tomēr spīd cauri tas attēls, kas ir fonā. Jā, tātad ir pieskaņot krāsa, bet spīd cauri arī fona attēls. Tas, kas man parasti nepatīk šāda veida tekstos, ja tas ir vienā rindā, ir ok. Jā, tad es varētu parādīt, ka, ja es viņu salikšu vienā rindā, ir ok, tas ir kvadrātiņš, jā, bet tikko kā viņš dalās par rindām, tur izskatās, es teiktu, man pašai personīgi nepārāk patīk, jā. Var, protams, te skatīties, ja mēs viņu nevaram dabūt, bet viņš vienalga paliek apkārt tekstam, jā, tātad mainīt šos te parametrus, varam mainīt, vai mums tur būs apaļāks vai mazāk apaļšas taisnes stūris, jā, bet jebkurā gadījumā viņš dalīsies tā kā pa divām rindām, un es teiktu, nevienmēr tas ir feini. Papildus šeit var paņemt arī tādu lietu, ka tas ir papildus efekts, tas nav saistīts ar fonu, bet vienkārši papildus efekts, ka mēs varam šo tekstu izliekt, jā, un paskatīties, kā mums viņš tur varbūt tādā veidā mums viņš pat labāk patīk, jā, kā viņš mums ir ievietots, jā. Tāpatās, protams, varam pieskaņot teksta krāsu, jā, tātad izvēlēties, ka mums tas teksts uz attēlu, teksts uz tā fona arī ir nevis šajā te krāsā, kas mums ir melnā krāsa, bet varbūt mēs varam dabūt kaut kādu pietiekami tumšu krāsu no tām tumši pelēkajām šeit arī pastīties, kur ir kāda tumši pelēka. Mēģināt viņai trāpīt, vai vienkārši izvēlēties no krāsu paletes, kur mums tā kā varētu piestāvēt. Īsti, es teiktu, ka īsti neatšķirās šis te fons, šī te krāsa. Šī tā krāsa, teksta krāsa, jā. Man tā kā prasās viņu citādāku drusciņu, bet tas ir skatāmies atkarībā arī no tā, kas mums ir fonā. Cita krāsa varbūt pavisam gaiša mums varētu būt arī nederēt. Jā, es droši vien kā atlikšu atpakaļ uz to melno, lai tas virsraksts izceļās. Tātad viens no pirmais variants, ko var darīt, jā, tad ir šie te efekti. Jā. Ja mēs liekam tekstam caurspīdīgam, tad teksts arī spīdēs cauri, bet tas nebūs tas labākais variants, ko mums varētu gribēties. Bet varbūt kādreiz dara, ka viņš nav tik kontrastains, tik uzmācīgs, ja, ka mēs viņu varam pielāgot. Ja, tad sevišķi, ja mēs viņu liksim kaut kur apakšā, ja, tad tur, kur ir baltais fons, ja, tad varbūt, ka der. Ja, tātad dažādi izmantoti teksta efekti. Tad var paeksperimentēt arī ar citiem teksta efektiem, bet tas tā kā to caurspīdīgumu nedod. Viņam ir drusciņ citādāk šis te
rezultāts, ja, tātad dažādi šie te iespējas, kādā veidā mēs to tekstu varam izcelt, ja, bet tad man īstenībā vajadzēja šo te atstāju viņu, nu, šoreiz atstāšu viņu uz pelēka fona, ja, bet tad atgādinu, ka to pelēko fonu, jebkuru fonu mēs varam drusciņ tā kā mainīt viņam caurspīdīgumu, līdz ar to viņš mums parādīsies citādāk. Tāpat esam izliekumam, ja es te varu paliekt, ja man gribās uz otru pusi, ja tāda pretējā virzienā, nu šos te noteikti iesaku paeksperimentēt un paskatīties, kādā veidā jūs interesantāk to tekstu varat uztaisīt. Tas bija pirmais variants, kā var visvienkāršāk ar tekstu. Otrs variants, ja mēs gribam drusciņ kaut kādus dažādību, tad es likšu atkal to pašu bildi droši vien, likšu viņu fonā, tāpatās. Un paņemšu šo te pašu tekstu, pārlikšu otrā lapā, tikai noņemšu viņai šos te efektus tagad nost, jā, un, bez efektiem vispār, jā, tātad efektu nav, un arī noņemšu nost tos izliekumus, jā, tātad, lai paliek vienkārši teksts, bet, kā vēlreiz saku, var kombinēt visu kaut ko kopā un skatīties. Nu, tātad šis te, atkal viņš īsti tā kā nav. Nu, tad es gribu aizvietot šo te iepriekšējo, kas bija, ko es teicu, ka ja viņš dalās pa divām rindām, ka viņš neizskatās diži labi, ja viņam ir tās divas dalītās rindas. Šo izliekto to nevar sadalīt pa divām rindām. Tā, šito es tad varbūt atgriezīšu nevis uz šiem te izliektiem, bet taisno, lai var redzēt šo te dalījumu, ka viņš ir divās rindās sadalījies. Jā, tad, ka viņam ir šis te teksts, kam iet apkārt, nu, tas pelēkais fons ar tādiem izliekumiem. Tātad, ja man šeit izliekumi īsti nepatīk, bet man gribētos, lai ir kopīgs fons visam šam te tekstam, tad otrs variants mēs varam izmantot elementos figūras. Starp figūrām ir daudz visādu interesantu figūru, ja, kuras mēs varam tā kā paskatīties, kādas ir šīs te pamatfigūras, varbūt arī kaut kādas zvaigznītes un vēl kaut kas. Nu, un viens no tādiem mīļākajiem, biežāk lietotajiem droši vien ir šis te noapaļotais taisnstūris, bet tikpat labi tie var būt kādi mākonīši un kaut kas līdzīgs, ja? Tad kaut kas, nu, ideja visos gadījumos ir viena un tā pati, ko mēs tur darām. Nu, piemēram, es šoreiz pārmaiņas pēc paraugā, es mēģināju ar šo mīļāko figūru taisnstūri, bet varam paņemt arī mākonīti. Ja? Tātad mākonīts, kurā teorētiski var rakstīt arī iekšā, bet es viņu izmantošu drusciņ citādākiem nolūkiem. Ja? Tātad es viņu nolikšu fonā šim te tekstam. Ja? Tātad, ka fonā šim te tekstam viņš tāds piemērots tieši arī pēc tā izvietojuma, bet tikpat labi tas varēja būt arī šāds taisnstūra veidīgs figūriņi, ja? Tātad pielāgošu viņu līdz galam un pabeigšu ar šo, ja, tātad, lai var redzēt, kāpēc es parasti izvēlos tomēr šādus te, vai vienu vai otru formu, ja, tātad pielāgot, ka viņi to fonu veido daudz, nu, tādu vienmērīgāku, ja, bet, nu, mākonīts arī varētu būt forši. Un šos te divus varētu noprecizēt, ja, tātad es iezīmēju ar taustiņu shift palīdzību abus divus, jo man gribētos viņus nolīdzināt abus divus vidū. Centrā viņi tā kā nolīdzinājušies, bet lai viņi būtu horizontāli arī nocentrējušies. Un tam violetējam fonam, protams, tik briesmīgi violetu fonus tā kā negribētu atstāt, es atkal varētu paņemt kādu no dokumentā izmantoto bilžu krāsām, ja, tad varbūt ko šo te zilo, un atkal viņu var kombinēt ar to, ka es viņu uztaisu maķinīt caurspīdīgi, ja, bet tagad tā figūra jau ir tā kā regulāra figūra. Ja, un lai šīs teksts, kas ir uz tās figūras un nepazūd tanī brīdī, kad mēs taisamies kaut kur viņu pārvietot, ja, tad mēs ar taustiņu shift iezīmējam atkal abus divus, vai otrs variants Canva ļauj šādi te ar pelīti iezīmēt abus divus un neaizmirstam viņus sagrupēt. Šeit varētu atgādināt, ka ir vēl tāda lieta, ka viņus var arī nobloķēt abus divus, uzlikt atslēdziņu, tad, ja mēs gribam viņu nofiksēt kaut kādā pozīcijā, lai mums pēc tam viņš tā kā nemaisās un nepārvietojas tur, kur nevajag. Tad šādu te ar dažāda veida figūrām mēs varam šo te tekstu uztaisīt tā, ka viņš ir labāk lasāms. Vēl viens variants ir, tātad paņemšu
paņemsim to pašu bildi, tad fonā atkal viņu ielikšu kā fona bildi, un ņemšu no iepriekšējās lapas to tekstu, lai nav jāpāraksta. Ņemšu viņai visus efektus nost, lai paliek parasts teksts, un tā tad tā. Jā. Un tad vēl viens ļoti, ļoti vienkāršs risinājums patiesībā ja mums ir tāds attēls, kuram mēs gribam to tekstu uzlikt virsū, tas attēls nav obligāti, ka viņš būtu fonam, jūs tikpat labi viņš var būt arī kaut kāds fragments, attēli tikai un tam virsū uzlikts šis teksts, jā. Tādi mēs varam vienkārši attēlu pašu uztaisīt caurspīdīgāku, jā, uzreiz teksts ir tā kā labāk redzams, un tas es teiktu, ka pat varbūt ir viens no pirmajiem variantiem, kā var darīt, jā, tātad, ka pašu attēlu mēs pārveidojam caurspīdīgi, un tad tas teksts, kas ir uzrakstīts attēlam virsū, ir daudz labāk saskatāms. Jā, vēl interesanta lieta, kā ir tāda lieta, ka, ja mēs zem attēla ievietojam citu krāsu, tad es nodublēšu šito lapu, kurā man ir vienkārši balts fons apakšā, bet tādu nodublēšu lapu, un šai lapai atvienošu patreiz attēlu, jo citādāk viņš man tā kā neļaus to fonu krāsu korekti izmainīt. Jā, tad es izmainīšu fona krāsu. Tā, kāpēc viņš man tādu dīvaini tā kā uzvedās. Es gribētu, jā, tiku pie krāsām, jā. Tātad baltās krāsas vietā es gribētu izvēlēties kaut kādu citu. Šobrīd tādu kontrastam paņemšu tādu košu violetu, lai varētu parādīt, kas notiksies ar šo te. Un fonu aizstāsim. Fonam pa virsmu uz tās violetās krāsas tiek uzlikts arī šīs te attēls. Es esmu mēģinājis arī ar šo mainīt, bet tad viņš kaut kā nomaina vispār, paņem nost vispār visu, kas tur ir, jā, un, tad pirmām kārtām uzliekam fonu, pēc tam liekam attēlu pie fona klāt. Un tagad, ja es likšu šo te attēlu caurspīdīgu, jā, redzat, kas notiekās, tā violetā krāsa spīd cauri, un šādā veidā mēs varam interesantas noskaņas savos darbos tā kā izveidot, jā, tad izmantojot, ka mums fona krāsā ir kaut kāda cita krāsa. Nu, lūk, tāds, piemēram, atcerējos vēl. Tad vēl viens metode, kādā veidā var interesantu efektu, kā iegūt, atkal liksim attēlu. Droši vien to pašu, jā. Es palikšu pie viena un tā paša attēla, jā. Tātad, ka viņu likšu to pašu fonā un paņemšu atkal šo te tekstu, kurš jau, jau vai ir vienkārši nekas viņam nav sarakstīts virsū. Tad ir tādi elementi, kas saucās gradientu elementi. Ar viņiem atkal var iegūt ļoti interesantus efektus. Gan uz tekstu, gan vispār uz bildēm. Jā, tad viņus dažādās veidos var izmantot. Bet, piemēram, tad, ja es sameklēšu kaut kādu gradientu, es centīšos neizmantot nevienu no tiem, kas ir ar kronīšiem. Jā, tātad kronīšos, protams, ir vēl foršākas lietas, bet man vajadzētu dabūt kaut kādu gradientu attēlu, tad, kurā viena puse ir caurspīdīga, otra necaurspīdīga. Tad visi konsekventi ir šie te maksas attēli. Tad bija tikko bija viens attēls, kas bija bezmaksas, tad bija šis zilais. Lai jūs nemulsim, tas, ka tas ir zilais, ja? Tad zilā krāsā šis te gradients. Pēc tam paši varat pameklēt, varbūt ir vēl kāds. Tātad šim te ir jau šajā te elementā iestrādāts tas, kā viņam viena mala ir caurspīdīga, un otra mala ir krāsaini, tad pakāpeniski šis te gradients pārvietojās. Ja? Protams, viņam atkal redzat ir arī caurspīdīguma efekts, ja gribās ar to var darboties, bet var pirmām kārtām, ka mēs varam izmantot šo te krāsu, ka mēs varam nomainīt viņu uz kaut kādu citu. Nu, man tā koša zilā nepatīk, nav īsti piemēra, tas grib tādu mīlīgi pelēku zilu, tādu, kāda man bija debesu krāsa. Jā, tātad atkal. Un šo te rāmīti, protams, es varu izstiept laukā tā kā no
teritorijas, no šīs te laukuma, jā, pastīties, kurā vietā man tā kā labāk tas varētu izskatīties, cik ļoti es gribu, lai viņam tā kā spīdētu cauri šī te daļa, jā. Varbūt es viņu vēl varu darīt tā, ka es viņu varu pagriezt kaut kādu sāniski, jā, tātad šādi, jā, ka man tas fons tā kā nonāk šajā stūrī, nu tad man tā kā jāpielāgo arī kā teksts novietosies, jā, bet tad būtībā šis te, ka mēs varam izmantot šos te gradienta sagatavas, jā, tad, un tur ir arī citas gradienta sagatavas, ir ar vairākām krāsām, jā, tad dažādos virzienos arī, kuras arī var lietot, protams. Tad vēl viens variants, noksim viņu centrā, vēl viens variants, tātad šeit ir fonā ierakstīts, ieliksim atkal elementus to pašu smuko bildi, ziemas skatu. Es ceru, ka jūs neskatāties šo te visu vasarā, nu tad jūs atceraties, kāda bija ziema skaista, jā. Tad ieliek šo te fonu, paņemšu atkal to pašu tekstu, pārvietošu, un vēl viens variants citādāks drusciņ, tātad līdzīgs tam, kas bija gradients, bet tad ir tādi interesanti elementi, kuri saucās splash, jeb pleķis, latviski es neesmu mēģinājis viņus tā kā meklēt, bet color splash vai vienkārši splash, tātad, laukuma izšlakstījusies krāsa. Kas mums Canvai noticis šodien, kā mēs sāk uzvesties nepārāk. Pirms brīža viņa ļoti skaisti mums ātri meklēja. Tā ir kaut kāda plankuma. Kā atkal redzat, viņu ir variācijas, jā, un mums īstenībā vajag grafiku, tāpēc, ka grafikā visvieglāk ir krāsas mainīt. Kaut gan fotoattēlos arī ir iespējams tagad krāsu toņus mainīt. Un tātad grafikai atkal būšu pieklājīgi un ņemšu to, kas ir bez maksas, jā, tātad, ja jums ir maksas konts, jūs droši varat izmantot arī visus pārējos, jā, bet tad pastīties, kur kaut kāds, krāsu laukums, tātad krāsu pilieni, krāsu tādas figūras ir, un tad atkarībā no tā, ko jūs gribat, vai jūs gribat tādu apaļīgu, jā, vai arī šādus te, kas ir taisnstūra veida, tad jūs varētu izmantot šito, kas ir tāds uz sāniem tāds simetriskāks, jā, jo grūtāk ir ar tiem, kas ir apaļie, ja, tad viņiem tiek apgriezti stūri, apgriezti malas, lai viņi ievietot apakšā zem jūsu teksta. Un, protams, atkal mēs pievalgojam viņam to krāsu, paskatāmies, kura krāsa mums tā kā labāk varētu piestāvēt šim. Garedz, te ir tas fotoattēls, kas man ir ielikts, no viņa tā kā tiek piedāvātas šīs te krāsas, un vai nu es izvēlos, ka es gribu kaut kādu košāku krāsu, to pavisam violeto droši vien nē, jā, bet šādu te koši violetu un attiecīgi atkal ar viņu var padarboties, varbūt, ja trāpās tas splash, kas ir daudz košāks, jā, un spilgtākas šīs te krāsas, tad jūs viņus varat tā kā pielāgot. Un, protams, atkal šiem te elementiem, kur es ieteiktu, gan vienam, gan otram, jā, tātad paņemt šos te elementus abus divus un sagrupēt, jā, lai mums tenī brīdī, kad mēs gribam to tekstu pārvietot un novietot kaut kādā citā vietā, lai mums nav jādomā, ka mums atsevišķi tas laukums jāpārvieto un atsevišķi jāpārvieto šis te teksts, kas ir uzrakstīts. Lūk. Un tad ir tāds interesants variants, ko es teiktu. Šad tad arī izmantoju, tad atkal ieliksim atkal fona bildi, izmantosim to pašu, kaut kas ļoti līdzīgs, bet drusciņ citādāks, ja? Tātad atkal uz fona. Patiesībā arī, mans ieradums ir vienkārši šis te pievienot fonam, bet es domāju, ka jūs arī zinat, parādīšu, ka var vilkt viņu tā, ka viņš ievelkās automātiski kā fons. Un, ja jūs viņu liekat bildi fonā, tad ar dubultu klikšķi mēs varam izvēlēties to fragmentu, kuru mēs no tās bildes ņemam, jo tā bilde dažreiz var gadīties, ka viņi ir, šī brīdī viņas man visas ir horizontālas, jā, un līdz ar to no tās horizontālās bildes es varu paņemt konkrētu vietu, jā, tātad dubult klikšķis, un parasti viņš centrējās tieši centrā, bet varu pārvietot un izvēlēties, kuru gribu. Un tad paņemsim no iepriekšējās lapas atkal šo te tekstu, un
Tātad, kā vēl viens variants, ko dažkārt izmantoju, tad, kad negribās meklēt, kur ir šie te splash laukumi, ja, kādi varētu būt, un, nu, mīļākos es parasti vienā failā tā kā saglabājus, lai viņus no turienes var nokopēt, lai nav katru reizi jāmeklē. Bet ir vēl viens rīks, ko vēl var izmantot, tātad rīkos ir iespēja zīmēt ar flomesteru, tātad gan ar pilspālu flomesteru un marķieri. Marķieris ir pats resnākais, un marķierim vēl var paņemt, nu, es varu izvēlēties pietiekami resnu šo te līniju, lai man mazāk tā kā jāzīmē. Un caurspīdīgams viņam automātiski 50, bet varu izvēlēties arī viņa tumšāku, ja gribās, nu te arī var paeksperimentēt, paskatīties, kas tur labs sanāk no tādiem variantiem. Nu, es paņemšu tādu bišķi tumšāku un bišķi arī, nu, krāsas var piemeklēt, kurus jūs gribat. Nu, krāsiņš man saglabāja no tām krāsām, kas jau ir tā kā iepriekš izmantotas. Nu, lūk. Un tagad es ar šo marķieri varu uztaisīt patvaļīgu šo te laukumu. Nu, labi, es pišķi pārcentos, uztaisīsim tādu, nu, šitādā virzienā to marķieri, ja, ka šādi te tad, nu, ar brīvu roku uzzīmēts. Atgriežamies atpakaļ uz atzīmēšanas. Viņš tā kā notušē, bet mums īstenībā vajag kaut ko citu. Man vajag, lai šis te teksts būtu priekšā. Tātad izvēlos šo te slāņu variantu un aizvietoju ar marķieri uzzīmēto, pārvietoju tālāk, ja, tad, lai viņš ir apakšā šim te tekstam. Ja, un tad šādā te veidā. Bet var būt gadījumi, kad jūs gribat, lai tieši virsū lai viņš tā kā veido tādu slāni virsū tekstam un pietušē šo te ļoti krāsaino, ļoti tumšo šo tekstu, piemēram. Nu, šim atkal atgādinu, ka būtu labi, ja viņš būtu sagrupēts, ja, un tad mēs viņu attiecīgi varam pārvietot uz visām vietām. Tad ar tā marķieru palīdzību mēs varam uztaisīt savādākus šos te krāsu laukumus, nekā viņš mums tā kā oriģinālā ir pieejams šajos te gatavajos elementos. Ja? Un tur tāpatās šim te krāsu laukumam es varu jebkurā brīdī atkal, ja man gribās, nav jāpieturās pie tās vienas krāsas, viņš viss ir rediģējums, ja? Un tad viņu var samainīt uz kaut kādu savādāku, kas man labāk tā kā piestāv vai šādu pelēku, vai izvēlēties atkal kādu krāsu no šī te laukuma, kur man ir uz kura man tagad tas teksts tiek likts. Nu, un vēl viens bonusā, kas vairs nav šīs te vienkārši, nu, tās klasiskās Canvas lietas, ka mēs vienkārši izmantojam Canvas elementu. Ar citu, ja jūs kādu vēl varat iedomāties, varbūt esat lietojuši vai kaut kur esat noskatījušies, droši ierakstiet man lūdzu komentārā, es tikai priecāšos uzzināt vēl kādu variantu. Šie ir tie, kas man ir tā kā ienākuši prātā, tad, kad eksperimentēju ar to, lai dabūtu tekstu lasāmāku. Ja? Tad ir ļoti jāuzminās liekot tekstu uz bildes virsū, ja? Tā, lai tas teksts būtu salasāms. Jā. Pie šī, starp citu, pie tā, kas bija, kur mēs vienkārši mainām fona krāsu, šeit ir iespējama vēl variācija arī tāda, ka pēc būtības es šī vietā varu darīt tā, ka es varu atgriezt arī, tā kā mums ir liels virsraksts tikai vajadzīgs, es varu darīt tā, ka es uzlieku šo te fonu pilnīgi tādu, kāds viņš ir, un kā variants pievienoju vēlreiz šo te pašu attēlu. Tad būtu jāsaprot, kurš attēls tas bija, šis attēls. Ja? Tad, ka šo te pašu attēlu kā otru attēlu šajā te fonā, un tad iedodot viņam tādu tā kā drusciņu caurspīdīgu, lai viņš rada tādu dubultu efektu, tādu stikla efektu. Vai otrs variants, mēs to stikla efektu taisam, ka mēs vienkārši liekam to laukumu apakšā, ja? Bet tad šādā te veidā viņus kombinējot, var arī interesantus tos rezultātus tā kā iegūt. Ja? Tad gan vienu caurspīdīgi veidojot, gan otru, un kā teicu, šim te attēlam ir arī starp citu, tas ir kaut kādu brīdi nepārāk sen jau, bet pagājušajās pēdējās izmaiņās, ka visiem attēliem un visām figūrām skatāmies, vai te nav šīs te iespējas nopaļot. Ja? Tad es ar šo te figūru neatstātu šādu te pilnīgu taisnstūri, ja? bet ielikt viņam tādus apaļus stūrīšus. Nu, un, protams, kombinēt ar šīm te, kas ir
rāmīši, jā, tātad likt attēlu, tad ir rāmīti iekšā. Pašu tekstu rāmītī nevar ielikt, tad jums vispirms jāuztaisa bilde vai krāsa rāmītim, un tad arī viņu tur var uzlikt pa virsmu. Nu, tā kā katrā ziņā to kombināciju, ko var sakombinēt no tiem Canvas elementiem, ir ļoti daudz. Tāpēc iesaku, starp citu, kuras to esmu iemācījusies, iesaku vienmēr nebūt skeptiskiem attiecībā uz šīm te noformējumiem, nevis tikai, lai meklētu kādu noformējumu, kādu jūs varat izmantot, bet arī šos noformējumus skatoties viņos, kādi šie te kombinācijas ir veidotas, lai iegūtu kaut kādu interesantu efektu. Tas arī ir tāds lifehacks, kur var šīs te idejas pasmelties, tātad šajos te paraugos, kur mākslinieki ar viņiem strādā. Nu, lūk, kas Canva izpētīšu. Nu, pēdējais ir šis te variants, ja, kad ir, tas ir bilde bildē, tad šito vairs, ja viņš ir uztaisījis, tad viņu vairs izlabot nevar. Jā, tātad tas ir jāizdomā jau iepriekš, kas mums tur sanāks, ja. Tātad šis ir tāds, vairāku Canvas lietotņu kombinācija, viena patiesībā, bet drusciņ tāda viltīgas lietas, ko mēs tur daram. Pirmām kārtām mēs taisam tekstu, tātad es varētu šo tekstu atkal paņemt no šejienes, jā, jo tas pats teksts vien būs. Var tur arī fontus pamainīt, es atstāšu speciāli ar tiem fontiem, kas man tā kā ir šajā te vietā, pastīsimies ar šo sanāks fontu, jo iepriekš es izmantoju citu. Tad ir svarīgi tāds pietiekami trekns un pietiekami resns fonts, jā, kuru mēs varam pēc tam tā kā pārveidot smuki. Tātad pirmām kārtām mēs lēsam tekstam efektu. Teksta efekts ir šis te lift, pacelt, ja, kurš rada tādu iespēju, ka viņam tā kā ēna parādās. Arī ne tikai nesākam uzreiz ar efektu, īstenībā vajadzēja krāsu nomainīt, bet, var krāsu nomainīt tagad. Un krāsa balta, ja, tātad, lai būtu balta krāsa un tas lift efekts, ka tā ēniņa krīt. Tad nokopējam, nodublicējam vēlreiz šo te pašu tekstu, ja, tātad viņš ir, dod tumšāku šo te ēnu. Ja jūs uztaisīsiet viņu vēl trešo reizi, tad jums būs vēl tumšāka tā ēna. Ja? Tad var paskatīties, cik ļoti jūs viņu tā kā gribat. Bet tad salikt viņus vienu otram virsū. Ja rokas labi klausa, tad var trāpīt vienkārši. Salikt viņus, sakļaut. Ja gadījumā liekas, ka jums tā kā neizdodas, paņemiet ar pelīti, iezīmēm abus divus, aizējam uz šo te līdzināšanas vietu un nolīdzinam gan centrā, gan vidū. Ja? Tātad dublicēti elementi, viņi būs pilnīgi identiski, un viņus varēs ļoti labi izmantot. Tad nākošais solis ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs, ka šis te teksts pārvēršās par attēlu. Līdz ar to citreiz es viņu tā kā taisu vispār atsevišķā šajā te Canvas projektā, kurā ir vienkārši teksti sarakstīti un no turienes tad viņus tā kā lejuplādēja, ja, bet pēc tam mēs varam no šeit, tad viņam tās baltās malas nav tik lielas, ja, bet principā var no šejienes. Var izmantot specializētas programmas pie lietotnes, piemēram, šeit ir tāda lietotne kā Asset Sync, kas mums ļauj te patās iekšpusē šo te sataisīto dizainu pārkonvertēt par attēlu. Patiesībā ir tas pats, kas lejuplādēt šo te attēlu, lejuplādēt uz savu datoru un pēc tam augšuplādēt atpakaļ Canvā. Īstenībā var darīt arī to. Tad Asset Sync, es ceru, ka pamēģināsiet paši, tur nav nekas sarežģīts, viņš atvērsies vaļā šajā te pašā variantā, kā mēs saglabājam formātu un visus tos kronīšus, protams, neizmantojam. Tikai galvenais atcerēties, ka jāizvēlās ir šī te lapa, uz kuras mēs patreiz atrodamies, ja mums šo lapu vajag kā attēlu. Citādāk mums būs 10 attēlu uzreiz, ja? Tad šādi. Un es izdarīšu klasiskajā variantā, kā klasiski, ja negribās meklēt aplikācijas, ja, tad caur kopīgošanas pogu varam lejuplādēt, un šeit arī PNG. Tad ir ieteicams PNG, tad ar to tā kā veiklāk strādā. Un nav vajadzīgs caurspīdīgs fons. Es pirmā reizē nokļūdījos un sataisīju ar caurspīdīgu fonu. Tātad saku, ka šito te lejuplādēsim vienu šo te konkrēto lapu.
kaut kur uz datoru ielādēsimies, lai viņš tur dzīvo. Pēc tam no šejienes viņu pēc tam atpakaļ ievilksim. Ja, tad samazināšu. Tad šis te man vairāk nebūs vajadzīgs, tad es šito varu patiesībā dzēst laukā. Ja, un no lejuplādētajiem failiem paņemt ielādēt. Ja jums gadījumā šādi neparādās, ja, tad jums vienkārši ir jāatver tā mapīte, uz kurien jums ir lejuplādējies šis te fails, un tad jāaugšu pielādē uz Canvas šo dizainu, ja, vai jāpaņem caur šejieni, kur ir augšu pielādes spoga, un caur turieni jāievelk viņš iekšā. Ja. Tātad ziemas piedzīvojumi dabūjām. Tātad viens man ir šī bildīte, un otrs man ir vajadzīga otra bildīte. Tātad bildīte, ar kuru es viņu tā kā gribu sakombinēt kopā. Man īstenībā būtu ērti, ja man būtu vertikāla bilde, ja man izvēlētais projekta formāts ir vertikāls, ja, bet var arī parādīt, kas notiek, kas ir jādomā par horizontālajām. Tad paņemsim vienu ar horizontālu, neļaujot viņam tā kā palielināties uz pilnu ekrānu, ja, tad, lai viņš neaiziet kā fons, iemetam viņu iekšā. Vai, es parasti metu, bet man liekas, ka varēja vienkārši uzklikšķināt, tad viņš arī tā, man patīk vilkt vienkārši. Vajadzīgs viena bilde, un šī ir otra bilde, ja, tātad šī ir bilde patiesībā. Tālāk mēs meklējam lietotnes, Canva ir brīnišķīgas, visdažādākās lietotnes, un vajadzīga lietotne, kas ir blend image. Ja, tātad viņš rāda ir blend image un image blender. Varat paprovēt arī otra drusīt citādāk strādā. Tātad blend image. Viņš kamēr sameklēs, ja, tad tur vēl visādas citas lietas ir. To citreiz. Tas, kas mums ir jādabū, mums ir jāizvēlās virsējais slānis un apakšējais slānis. Un pie tam mēs to varam darīt arī ne tikai te Canvā, bet mēs varam izvēlēties no savu datoru arī šos te, jo ir choose file. Ja, bet tad šī brīdī man apakšas slānis būs šitā bilde. Saku, ka es gribu šo te selected image. Ja, tātad, ka tas ies apakšā. Un otru tagad izvēlos otru un pie top layer saku, ka šī tas būs attēls. Pa virsu, ja, un tad reku jau var redzēt, kā viņš viņus salika, ja, tātad tā formāta dēļ, ka šitā bilde ir horizontāla un tā ir vertikāla, ja. Un atcerējies no iepriekšējās, ka klasiskais variants ir normāli, ja, bet te var spēlēties arī ar šiem te formātiem, es varu kaut ko interesantu tur atrast, ja, bet šī gadījumā man ir vajadzīgs multiply. Ja, tātad, ka man parādās tas multiply, kā abi divi savienojas kopā. Jau ir priekšskatījums, bet tad, kad mēs izvēlamies to, parādīšu vēlreiz, ja, šo te adjust top layer, zem šī ir vēl iestatījumi apakšā. Viņi tā necili tā kā atvērās, ja, un te arī var paeksperimentēt. Gan ar šo te izmēru, kā viņš mainās, gan pats galvenais īstenībā ir horizontāli un vertikāli offset, ja. Tātad, kurā vietā novietosies šīs te teksts uz attēlu. Mēs viņu tā kā nevaram ar roku pabīdīt, bet ar parametriem, ja. Tātad, centrā un vertikāli es viņu tagad nobīdīšu te uz leju. Droši, es domāju, ka tur var eksperimentēt arī ar šo te krāsu, kādu jūs liekat šo te fona, to nobīdes krāsu, to liftu. Varbūt ar pašu burtu krāsu īsti nē, viņa tas baltais caurspīdīgais, jā, ir tas, kas dod to caurspīdīgiem efektu, jā. Varam tos tekstu arī kaut kādā veidā drusciņ tā kā rotēt, arī visu kaut ko izdomāt papildus. Un tas, kas svarīgi būs, es uzreiz to izdarīšu, tā kā man tā ir horizontāla bilde, bet mans elements ir vertikāls, ja, kurā es viņu tā kā gribu ielikt, tāda ir jāsamazina šīs te scale, ja, tā tad ir jāsamazina tas teksts, lai viņš neietu pie malām pavisam klāt. Citādāk tās malas tiks apgrieztas, tā kā man tur tādā paraudziņā bija uztaisīts. Un šo te pievienojam dizainam. Tad šitie divi, kas bija iepriekš, man vairs nav vajadzīgi, ja? Un šo te attēlu tagad es palielinu tik, cik man viņu tā kā gribās, vai ielieku viņu kā fona attēlu. Jāskatās, fona attēlu vajadzētu, jā, viņš ir tuvu tai malai, es vienkārši varētu viņu tā kā pārtaisīt, te viņš vēl ar vienu tā kā stāv, ka tie sablenderēti attēli, bet man tā kā der arī šīs. Un šo var uz jebkurā attēlu, kādu